Uzņēmējais Līvānos vai skolotāja Bauskā, tad kāpēc nebūtu vienalga, kas notiek ar eiro? Ja eiro ir slikti, tad slikti ir arī Latvija neatkarīgi, vai viņa tajā laikā ir eiro vai ir lats. Ja būtu palicis lats abos gadījumos, tas nepārprotami negatīvi ietekmēs mūsu. Kāpēc? Es to mēģināšu paskaidrot tālākajās daļās. Savukārt, ja eirozona nostabilizējās un kļūst stabilāk, tas ir iegūms arī skolotājai Bauskā un uzņēmējiem Līvānos, tieši tāpēc, ka viņam būs iespējams ar mazākiem izdevumiem gan kredīti iespējas uzņēmējiem Līvānos, un skolotājai Bauskā ir ienākumi eiro, un ja viņa ir kādas saistības visdrīzākais eiro, tad tas visi valūtas riski šajā gadījumā šiem abām kategorijām cilvēku pazūd. Vispirms, kas ir padarīts, ir pavisam tiem, kam interesē profesionāli paskatīties, ka par attiecībās publisko finansu sakārtošanu eirozonas līmenī ir pieņemti gan 6-paka, gan 2-paka, faktiski ļoti daudz regulējošu akti pēdējā laikā, kopš krīze ir iesākusies. Bet kas būtu jāizdara? Un pats galvenais neapšaubām ir Banku Savienība. Es neesmu tik optimistisks par to, kas ir izdarīts pašlaik Banku Savienības, un es redzu tur veselu virkni risku. Pirmkārt, ir izdarīts tikai no viena 3 pilāru Banku Savienības, kas ietver ne tikai vienotu uzraudzību, tas ietver arī vienotu atrisinājumu fondu vai resolution fondu, kas pašlaik arī ir iesniegts kā projekts, bet nav pabeigts viņu apspriest. Un trešais ir vienotais depozītu garantija fonds, kas vispār nekur nav īsti pavirzījies uz priekšu. Līdz ar to tas, ka ECB uzraudzīs no nākošā gada beigām, orientējoši novembru, tikai 150 lielākās bankas, tā skaitā 3 arī Latvijā Komercbanka, un pirms tam veiks stres testu šām bankām, kas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Un Mario Draghi, ECB vadītājs, ir teicis, ka viņš redz, ka varbūt arī nav nekas traģisks, ka mēs kādu no šīm bankām iespējams varēsim arī meklēt viņai citu risinājumu, respektīvi arī viņas neturpinās savu biznesu. Kāpēc? Tāpēc, ka nepārprotam ir finanšu sistēmā, finanšu tirgos eirozonā, ir Komercbankām, ir viena lieta ir publiskās finanses, kas ir strādāts ar valsts vērtspapīriem. Tad mēs domājam šo situāciju puslīdz zinām, bet to, kas atrod šajās Komercbankās attiecībā uz privāto parādu, gan korporāciju, korporatīvo uzņēmumu, gan arī mājsaimniecību, ir samērā neskaidrs. Tā kā izaicinājumi priekšā ir, es tāpēc nesaku, ka nekas nebūtu jādara, bet tas ir svarīgi. Otrkārt, ir nevienāda pieeja pašlaik, kā var lietot Eiropas stabilizācijas mehānismu naudu Komercbanku sektoram. Mēs zinām šo Spānijas izņēmumu, kas ir apieņemts padomē, ka Spānijas finanšu sektors varēs saņemt. Nav atbildes par to, kā dalība valsts vienosies, kurā brīdī tā saucamie senioru bondu turētāji Komercbankās sāks maksāt par šiem zaudējumiem. Ir skaidrs par pārējo mazākas kategorijas nodrošinātiem kreditoriem pret banku, kādā viņi iesaistās šajos maksājumos, bet šo valstu interesi, piemēram, starp Vāciju un Spāniju vai Itāliju, ir milzīgs pašlaik attālums, un arī Francija. Tā kā es domāju, eirozonā ir absolūti jāizšķirās, vai patiešām ar Banku Savienības piemēru mēs domājam par to, vai eirozona ies tādu vienotāku ceļu, vai nacionālās intereses un finanšu sektora intereses konkrētajā dalību valstī uzvarēs šīs kopējās intereses. Šis ir tā lielā izaicinājuma lieta, un pēdējais teikums, vai tas nav tā pilnīgi atraut. Mēs atceramies 2008. gada krīzi šeit Latvijā, gada nogalē. Viņi, protams, skāra arī Skandināvu banku sektoru Baltijā, tajā laikā Zviedri pamatā arī Dāņi un citi. Mēs visas 3 valsts, Latvija, Zviedrija, Dienija, centrālo banku līmenī, mēģināja, nebūdams eirozonā, aizņemties no Eiropas centrālās bankas, neiesaistot nodokļu maksātājus tiešā veidā, aizņemties resursus finanšu sektora stabilizācijai. Mēs nesaņēmām, Zviedrija un Dānija saņēma. Ko mums no tā secināt? Vienkārši dusmoties vai kā? Mums ir jāstājās šajā eirozonas klubā, un tad mums nevarētu neiedot līdzīgā situācijā, kad 2008. gada beigās, un mēs vēl varētu domāt, vai Zviedriem un Dāņiem dot no ECB šo resursu vai nē. Pilnīgi citāda situācija. Paldies. Paldies. Viens papildus jautājums. Jūs minējāt šo depozītu garantijas schēmu. Ko tas nozīmē un par ko pašreiz ir izšķiršanās Eiropas Savienības līmenī? Faktiski viņi ļoti, šis 3. pīlārs, vienotais depozītu garantija fonds, ir vismazāk izkustējies, tāpēc, ka dalību valsts domstarpības ir ļoti lielas. Tā doma ir ļoti pareiza manā uztverē. Ja tas finanšu tirgus ir atvērts, ir tīpaši eirozonas ietveros un Banku Savienības ietveros, tad jums jābūt ir krīzes gadījumā vienotām fondām, kurā Komercbankas iemaksā šos obligātos maksājumus, kas veido depozītu garantiju fondu kontiem, kuros šajā konkrētajā bankā, kura tiek likvidēta, bankrotējusi līdz 100 000 eiro. Tas ir tas princips, kas strādā pašlaik Latvijā,
Un mēs zinām, ka no ne visai lielās krāju bankas krīzes mēs jau esam palikuši mīnusos. Šis nacionālais fonds ir iztukšots, un mēs sēdzam faktiski ar budžeta naudu, ar domu, ka kādreiz administrators no krāju bankas aktīvi izpārdošanas atgūs šo naudu un iemaksās atpakaļ budžetā. Tas parāda, ka ja mēs nonākam lielākās situācijas kādā no komercbanku sektoram, kādā valstī, ņemot vērā Spānijas, Itālijas finanšu sektoru plūsmas no vienas uz otras puses, tāpat kā mums ar Zviedrijas finanšu sektoru, mums jāsaprot, ka tas ir vienots tirgus. Turklāt nav atbildi, kas notiks ar tām valstīm, kas nav Eirozonā, bet strādā šajā vienotajā finanšu sektorā un nepiedalīsies Banku Savienībā, kā piemēram Zviedrija. Tur ir ļoti daudz jautājumu, kurā mums ir jāpiedalās finanšu ministram, neapšaubām Latvijas bankas prezidentam pirmām kārtām, un tie ir ārkārtīgi svarīgi jautājumi. Tātad par to, kas būtu jādara, noteikti nebūtu jāstāst pasakas tiem, kas tur lems, kas tiks ievēlēti Eiropas parlamentā. Ar pasaku stāstīšanās jūs tālu netiksiet. Un, piemēram, tādām, ka ja nauda aug kokos, tad kokiem jau nesāp, ja viņam nogriež augus. Viņi nākošā gadā izdara jaunas. Tātad, ja jūs teikti, ka ir tik vienkārši, ka faktiski tikai vajag ņemt naudu, viņi neatdot un nevienam par to nesāp, tad šodienas pasaulē, diemžēl, tā nav. Piemērs ir minējuši, kas ir daudz sarežģītāks, kāpēc nav tik vienkārši Spānijas un Vācijas attiecības, piemēram, Spānijā par šiem mājokļiem, kas ir uzbūvēti un nav pārdot, lielā mērā finansēti ar Vācijas pensijas fondiem, un tad ir jautājums, vai Spāņu jaunā paudze, kura ir iekritusi ļoti lielos valsts parādos, būs gatava strādāt par to, lai varētu atmaksāt Vācijas pensiju fondiem pilnā apmērā naudu, lai nebūtu viņiem samazinājums pensiju izmaksās. Tās ir tās politiskās problēmas, kas būs nākotnē nākošajā gan Eiropas parlamentā, gan Eiropas komisijā, kas mainās, gan arī Eiropas padomas vadībā. Tāpēc nākošā gada lietas ir svarīgas. Un nav arī tik vienkārši, ka mēs varam uzskatīt, ka pievienosimies eksportētāju klubam, Vācijas klubam, un tikai pārdosim citām Eirozonas valstīm preces, un no tā Eirozonas problēmas attīstīsies. Ir tādi izaicinājumi, kā panākt Vācijā iekšējā pieprasījuma pieaugumu, kas ir politisks jautājums. Un tas ir šo cilvēku jautājums, kuri lems par politikas nākotni nākošajos 5 gados. Un šeit es gribētu aicināt cilvēkus, kas tomēr domāt par to, ko jūs gribat iebalsot nākošajās Eiropas parlamenta vēlēšanās, būt atbildīgiem arī nākošajās Saeimas vēlēšanās, domājot par Latvijas prezidentūru 2015. gadā, jo šie jautājumi nav mazsvarīgi. Nav tā, ka kāds cits izlems mūsu vietā pavisam vienkārši, un nav gluži tā, ka Latvija neko, ņemot vērā viņas apmērus, nevar ietekmēt. Ir lietas, ko var ietekmēt, bet to var izdarīt cilvēki, kuriem ir zināma bagāža, zināšana un arī pieredze.